mūsu 10 laimīgajām portāla lietotājām uzplauks pavasarījuma akcijas ietvaros. Nu ko, tad ejam iekšā. Labdien! Prieks tevi redzēt. Esmu Jāna. Andris. Nu ko, dosimies uz mūsu festivalī? Jā. Principā tie ir kā ikdienas rīta soļi, jā, notīrīt seju, nomazgāt, pēc tam ar toniku liekam dienas krēmu. Tad mēs no rīta varam uzlikt mazliet maskējoši, jau koriģējoši uz tām vietām, parasti zem acīm ir tās vietas. Tonālo sākam likt no pieres. Praktiski mums ir svarīga sejas centrālā daļa. Ja gribam, lai lūpkrāsa ilgāk turās, tad arī uz lūpām. Un, lai nespīdētu seju, mēs tātad piepūderējam, to mēs darām šādi te. Un dienas make-upam ārkārtīgi labi ir izmantot no šīs te paletes šos te baigu ēnas, kuras mums darbojās arī kā sejas modelētājs. Paņemam pašu to šapu. Mēs smuki izceļam mūsu vaigu kauli no auss uz sejas centru un apmēram šeit centrā mēs apmēram centrā beidzam. Un pēc tam smuki izpludinām. Ļoti bieži metenes nobīstās, ka tas tonis šeit izskatās tik ļoti piesātināts, ja? Tad sākam no ārējā stūrīša un virzamies uz plakstiņa iekšpusē. Ja, mēs šoreiz paņemam šo tonī. Viņš ir uzmatēts ar tādu nelielu mirdzumu. Un tagad šo te gaišo ēnu mēs sākotnēji liekam acis centrā, un tad mēs viegli pārējām uz iekšējo daļu. Vēl akcentu mēs varam ielikt zem uzacis liekuma līnijas. Jā, un otrā pusē to pašu mēs izdarām. Mums vajadzētu arī uzacis līniju nedaudz iezīmēt. To mēs varam arī darīt tā, ka ļoti uzmanīgi ar ķemīti paņemam tās pašas brūnās ēnas. Mēs to līniju nedaudz iezīmējam. Tas groms krāsošanā principā vajadzētu tātad visos virzienos no augšas, no apakšas. Kā noslēdzošo mēs izvēlēsimies tātad lūpu krāsu vai šī gadījumā no paletes lūpu spīdumu. Šī gadījumā mēs skatāmies, ka viņš mums sasaucās arī ar tērpu, kurš paspilgtina iedod lūpiņām mirdzumu. Dienas variants mums ir kā tāds, ja? Dienas variantam pavasars iedimatulis, ja? Absolūti nenopietnas risinājums tām, ja? Ikdienas. Ir kaut kāds pasākums un dienas laikā, tātad jūs vai jūs saņemat uzaicinājumu, vai jūs no rīta jau zinat, ka jums būs jādodās uz kādu pasākumu. Nu, un tad gribās mazlietiņ tā kā varbūt izcelt, mazlietiņ varbūt tā kā, lai tas make-ups ir tāds izteiksmīgāks, tātad rūpīgi rotiņu, ja, tātad nostrādāju visu plakstīnu kustīgo daļu. Nākamā mēs ņemam vidējo tonīti un smuki ejam pa locījuma līniju un uz augšu virs locījuma līnijas. Un finālā tātad mēs ņemam pašu gaišāko tonīti un ar to mēs strādājam zem uzacis liekuma līnijas. Ieliekam šeit un nedaudz acis iekšējās noliekam. Mēs tagad liekam vaigu stātumu. Vaigu stātumu mēs liekam savādāk nekā vaigu ēnas. Ja? Vaigu stātumu mēs atrodam šeit, ja, to aplīti. Koķets sārtums. Tad viņu nedaudz papludinām. Acu make-up mēs varam papildināt ar tādu zaļu tušu. Un, teiksim, ja mēs no rīta esam izvēlējušies tumšu brūno, mēs šo te zaļo varam smuki galos pielikt mazlietiņ klāt, ja mēs varam nedaudz siltāku tonīti, ja, izvēlēties uz lupām, kas būs
sasauksies ar mūsu apdzērumu. Mēs varam uztaisīt tādu interesantu vizitu, kas ir arī ātrs risinājums. Šeit ir mazliet roku veiklība. Un tālāk mēs tātad izšķiram pa šķipstiņai šeit paņemam. Mums ir ātrs, risinājums, kā piemēram aizdoties uz, modas skatuves fashion week. Ja, mums, dienas variants ir pārtaps par tādu pēcpusdienas variantu. Vakarā mums ir vajadzīga acī kontūra tumša un varbūt arī izteiksmīgākas stūras. Ja mēs dienas laikā akcentējam vairāk tavas acis, tad principā vakar variantā mēs varētu vairāk akcentēt tavas lūpas. Atkal izmantojot, ja, piemēram, šo te maskējošo produktu, ja, nedaudz pietonēt lūpiņas, ja, lai mums viņas ir svaigas, svaiga līnija, lai mēs noņemtu tā zaļā intensitāti, mēs varam paņemt tādu ļoti smuki mirdzošu izgaismotāju tonīti un nedaudz sākot no iekšpuses, tātad mazlietiņ pieklusināt mūsu šo te tonīti. Vakar variantā var izmantot melno zīmoli, tagad var acis ciet. Un šeit ir ļoti būtiski to līniju vilkt pa pašu skropsta kontūru. Ja, lai viņi būtu tātad vienmērīgi, smalka, ļoti akurāta. Mēs izvēlamies tātad pašu košāko kontūru, ja, un mēs viņu zīmējam pa dabīgo lūpu līniju. Izmēģinām variantu, kad mēs uzzīmējam vairāk, zemāk to līniju, ja, ka viņas ir lielāks. Pamēģinām, kā ir, kad mazāk. Es viducīti atstāju gaišāku, ja, un ārējos stūrīšus taišu tumšāku, tādējādi veidojot lūpām smuku to apjomu. Ja. Šis ir tāds ļoti, ļoti spēcīgs, ja, sātais tonīts. Ja mēs lūpkrāsu uzklājam ar rotiņu, mēs ar rotiņu varam vairāk, jeb rūpīgāk, ja, noklāt. Ja mēs liekam vienkārši lūpkrāsu, viņa ātrāk noiet, ja, jo viņa tikai virsējo slānīt iekrāsu. Ja. Lūpu noslēgumā mēs varam saņemt kādu no lūpu spīdumiem, ja, lai lūpas izskatās tādas valdzinošākas. Nu, kā tu jūties? Es jūtos uzplaukusi. Nu, redzi, nu. Liekas, ka ļoti jauki. Paldies. Lūdzu. Tiešām patīkam pavadīt laiks. Iegūst daudz informāciju jaunu.